Dziedz ir cenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kā tur laukā zvaigznītes, skats. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 ķirbjus no sava dārza Juris un Anna ziedo pārtikas bankai. Visu laiku jau pa televīziju aicina, palīdzēsim nēdušiem. Paši mēs apēst nevarējām, kur tad citur. Tautas balsi ņēma vīrs un pazvanīja. Tā jau viņi uz 10 kilogramiem, uz 8 kilogramiem, un tie mazākie 5 kādi varētu būt. Tā kā 20 ir jau. Anna visu mūžu bijusi pavāre, bet tagad pensijā turpina strādāt par veļas pārzini. Juris ir traktorists ar stāžu, kas joprojām neatsaka palīdzību kaimiņiem. Līdz melnai tumsai abi rosās pa dārzu, lai izaudzētu visu nepieciešamo sev, 6 bērniem un 11 mazbērniem. Rudens vakari paiet konservēšanas trakumā, jo Anna esot lieluma mānija, kur citai saimniecei 4 burciņas, viņai 20. Grūti rudenī, toties ziemā ir vieglāk. Annas un Jura ķirbji dosies uz Cēsīm, pietikšot gan vietējai zupas virtuvei, gan ģimenēm, kas pieteikušās pārtikas bankas palīdzībai. Anna mudina ķirbjus likt lietā pēc iespējas ātrāk, jo tā nav nekāda ilgspēlējošā manta. Man bērnu dienās vislabāk garšo piena ķirbu zupa. Tā vasara... Vienreiz bija izvārījis, labu vispār, jā. Vīrs un sieva spriež, ka krīzes laikos lielākie palīgi nelaimē nonākušajiem ir tādi paši bēdu brāļi. Tagad Anna un Juris trūkumu nepazīst, bet agrāk tik brīvi dzīvot nevarēja. Tā, kad bija bērnu skolā jālaiž, lielākie, kad gāja ārpus skolas, katru nedēļu vajadzēja somas salikt, lai būtu tai nedēļai ko ēsti. Jo nauda praktiski bija tā, kā deva gandrīz vai pēdējo, un paši dzīvojam ar to, kas mājās. Kopā piedzīvojuši priekus un bēdas, Anna un Juris joprojām viens otram ir lielākais atbalsts. 38 gadi. Būs decembrī. Es strādāju Ēdnicā. Šitas puisis no Ķēpenes atbrauca. No sākumiem kurvīti iedeva, bet nekā, beigās jau sagājām kopā. Dzīves grūtības vitālo pāri ir iemācījušas par ragavām rūpēties vasarā, bet par ratiem ziemā. Es domāju, ka mēs esam nodrošināti. Siltības. Gan ar siltumu, gan ar ēdamo. Vairāki 10 ģimeņu Cēsu pusē šonedēļ vārīs ķirbju zupu, ceps pīrāgus un priecāsies, ka labām sirdīm joprojām ir vieta šajā pasaulē. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.